Esiet sveicināti visi 4. maiņas skatītāji. Šis ir podcasts 4. maiņa, un šodien pie mums ir viesis atkal, un pie mums šodien ciemojas Augustāla FBK sācis spēlētājs, kurš šodien ir viens no rezultīvākajiem LV Florbola līgā. Un šajā podkastā vairāk parunāsim par šo sezonu LV Florbola līgā, par Alvi Dāla karjeru un daudzām citām lietām. Alvi, sākumā tev jautāšu un pastāsti par sevi, no kurienes tu nāc un kā tu vispār nokļuvi sportā, konkrēti florbolā. Florbolā īstenībā ir interesants stāsts, jo mums skolā bija viens puisis klasē, kurš, bija 9. klase varbūt. Nodarbojas ar florbolu. Es tagad nācu FK Rīgā laikam. Un mums kaut kā ar čomiem tur dažiem ieinteresē arī. Tagad jau droši vien neviens tāds spēlētājs vairs baigi nezinās, bet jā, izdomājām, ka aiziesim uz tādu treniņu, tīri paskatīties, kas kā notiek. Pirmais jau bija tas, ka mēs pilnīgi bez nekādas nojausmas mēģinājām atrast, kur ir Hānas vidusskola, kas tagad liktos diezgan muļķīgi, jo visi zina, kur viņi ir. Un beigās pēc kaut kādas pusotras stundas mēs viņu meklējām un atradām to zāli. Un izrādās, ka treniņš nenotika jau basketbolistiem treniņš. Un tas bija tāds pirmais jau, bet tad jau bija tas pirmais, kad tu ieraugi kaut kādu bumbiņu zemē un tu pēc, vajag dribliņi, visi. Tu jau neko nezini īpaši no tā florbolu. Tev noiet, tu viņu nopirk un tu ej uz to treniņu un kā būs tā būs. Tāds pirmais normālais treniņš bija teiks vidusskolā, ja es nemaldos. Un te mēs tur aizgājām, tur arī Ivars Dišaveids bija. Viņš kaut kā, nezinu, viņš jau mums tāds pošs, tāds īpatnējs cilvēks. Viņš izdomāja mūs visus uzaicināt savā maiņā un kaut kā tajā pirmā treniņā visus bez mazai apspēlējām un kaut kā tā aizsniedz florbols. Kā iepriekš jau bija redzējis Latvijas izlases spēles vai pēc virslīgas sezonas? Teikšu godīgi īpaši vispār no florbola saistību līdz tam laikam praktiski. Jo visu laiku ģimenē visi basketbolisti bijuši, arī vecmām visu laiku uz basketbolu dzinus. Un tas bieži, nebieži, bet ļoti daudz braukājām uz basketbolu treniņiem, ko viņi trenē. Tā par florbolu, tas bija tāds florbols, kas ir, par kaut kur paskaties, vai internetā vai kaut kur, un tāds pamēģināsim. Sanāk, pirms florbola spēlēja basketbolu, jā? Jā. Tas tā bija viena brīdi Valtera, laikam, Valtera basketbols skola, kaut kas tāds bija. Jā, un tur arī tas stāsts, kā tas viss basketbols beidzās un aizgājis florbolu, bija tāds, ka uz vienu treniņu gājām un kaut kādi latvieši, krievi, es pat neatceros, kas tur iesējās, tā teikt. Nozag tur mūsu čomam bumbu un tāds, metīšu mieru basketbolu. Es pat nezinu, kā tas sasniedzās, visu vienkārši izdomāju, pietiek to basketbolu. Un tā veiksmīgi sakarīt, ka tieši florbols uzrunās un tā turpin sportu. Nav bijis pārdzēnis, varētu basketbolā? Nē, es par īsti esmu priekš basketbolā. Tu vienkārši basketbolā trenējies, jo tā zinu, ka vajadzētu, ka līdz veids. Tā jau interesi bija, patīk, vispār sportot, viss, jebkas praktiski saistīts ar sportu, patīk darīt, un vecumā vienmēr taisīja sporta spēles mājās ar visiem iespējamiem sporta veidiem. Bet, tas, aizskaits basketbols bija. Es sāku, ka es biju priekš basketbols. Jūs pieminēji teiki, sākot skolu Ivars Dišaveids, tā bija kāda florbola skola, vai viņš vienkārši organizēja treniņus? Florbola klubs arī bija jauniešiem. Un tā arī viss sākās, jā. Tie ir tie pirmie gadi FK Rīga, jā? Jā. Kāds vecuma posms konkrēts ir? Man nav nemazākās. Es sāku kaut kādu, 8. 9. klasi vai pat uz augšu, nekas ātrāk. Pirms tam florbols sāk, veiksmīgi viss ar to florbols sāk dzīvē. Bija doma, varbūt uz kādu citu klubu vietu, vai tieši konkrēti sanāca tā, ka viss FK Rīga? Īpaši, jo FK Rīgā arī bija veiksmīgi tas, ka varbūt pirmkārt jau mums tā bija visa attieksme sponsorēšana Ilmāra Blumberga personībā, par ko īstumā liels paldies viņam, jo palēm mums nebija jāpalaka neko, jo es jau 2. gadā kā aizgāju uz virslīgu, palēm tā arī tur spēlējām visu to laiku. Un tev palēm tikai jāatnāk uz treniņu,
un spēlēm. Viss to nav jādomā pretpējiem pa lielam, to nav jādomā formām, tērpiem, treniņiem kā tādiem, nekas nav jāmaksā. Nu, cik ir tagad dzirdēts, ka daudz, kur tā notiek. Tādā ziņā, jā, nu, tas bija super laiks. Kas vēl uz FK Rīgas bija tāda klubi Rīgā, kam varētu potenciāli pievienoties? Baigi nezinu, kaut kādā brīdī pats es nevienā neesmu tā baigi gribējis kaut kur citur spēlēt. Kā es sāku tam, neesmu tāds, ka gribu kaut kur lēkāt tur šurpu atpakaļ. Ja es tur sāku spēlēt, līdz kaut kādu maziņas, kas notiek, kā Rīga aizgāja, kā teikt, skuitāk, kā visur bija rakstīts. To mēs parunāsim, jā, vēl. Jā, un tā es arī tur spēlēju. Kolektīvs foršs, čeki foršs, viss foršs, viss savējiem. Tā baigi Rīgā. Bija tas viens brīdis, kad FTU uzrunāja sākumā Ēriku Apolo, bet viņi bija izdomājuši pateikt, ka es jau esmu piekritis, lai viņu dabūtu, un otrādā tas viss stāsties. Bet, kopš tā laika vēl vairāk neko negribējās ceļš Rīgā iet, un tā arī visu laiku tur spēlējām Rīgā. Un tu diezgan ātri arī tikai FK Rīgas virslīgas sastāvā, jā? Man liekas, kā varētu būt otrajā sezonā virslīgā tie cēlti. Sanāk, nebija nemaz tik liela tā konkurence, ka tu varētu 2 gadus spēlē florbolu un uzreiz maziet virslīgu komandu. Paveicās, jā. Kaut kas sanāk no tā florbolu, ko darīt. Tā es kaut kādus jaunos džeķus tur ņēmu, kas tur, kam sanāca saka, tie goli un tos arī atstāja. Kaut kādu varbūt tur mazāk tik spēlē. Tas pats Andrē Dēvis, laikam, viņš vēlāk pievienojas. Bet būs mīnus, jā, tiem jauniem tur nebija varbūt tik liela arī tā izvēle tajā laikā. Kādas tās pirmās emocijas, tā pirmā sezona virslīgā, kaut ko atceries tādu spiltu? Sačakarētās potītes. Šito man tāns visbiežāk piemin, ka man jāpateicās, es nezinu, kuram no brāļiem maņiem par kaut kādu, gan jau, kas varbūt ne tik speciāli bija, bet pirmās potīšu traumas tieši tajās laikos, kad viņiem abiem sakrit, un tas ir tas, ko es atceros visspilgāk no pirmā sezonā. Sanāk, arī nebija daudz spēles, nācās izlaists, jā? Vai spēlēja potīti, vienkārši sačakarēt? Tad bija jauns puisis, te jau vecumām uzlēja kaut kādu šņabu kompresu un malas nākamajā spēlē. Es arī skatos LFS statistikā vienā no tām pirmajām sezonām, 2011. gada sezonā. Tur brāli pievienojies komandai Telmas Energo kompleksā, kas tātad ir labas komanda. Un skatos, ka tie sezonā maz nespēlēja FK Rīga. Kāpēc tā sezona izvērtās, ka pēkšņi klubs tā mainās? Sākumā tur bija, man liekas. Sezonu sākumā bija, man liekas, tas bija, jā, es nezinu, es speciāli neskatījos. Man liekas, ka tā bija, jā. Un tad tur aizgāja ar sponsoriem ar to pašu Ilmāru, tur viņi kaut kādas problēmas un attiecīgi finansējums nebija un sanāca, jā, ka aizgāja pa to skuļtāku izstāvāto un Telmā mums spēlēja pārti pazīstami, nebija no FK Rīgas laikiem čeku. Nolēma īstenībā, godīgi sakot, tas bija tāds vairāk nemeklēt kaut ko nopietnāk tieši tajā gadā, bet vienkārši višķi vairāk atpūsties, ka tur var mazāk uz tiem treniņiem aiziet. Vienkārši brīvāka atmosfēra uzspēlēt, ka tev nav baigi saspilgties. Un jums tur treniņi Irlavā notika? Jūs braukājāt uz Irlavu? Jā. No Rīgas, jā? Jā. Nē, mēs no Iekšķu, tad jau būs Rīgā dzīvot. Es jau vairs neatceros, tas bija tik sen. Viņi to kādu degvielu samaksāja, tā arī braukājām, jā. Un uz spēlēm treniņu visu tā gadu? Varbūt ne uz visiem treniņiem, bet kaut kā bija, kur visiem bija jābrauc, un tādiem arī braucām. Un tad jau pēc kāda atgriezās FK Rīga atpakaļ? Jā, tu man uzdod tādus jautājumus un tādas aizlāsturs. Jo man liekas, vai tur nebija tāda... Jo skaties, ka viens nav tikai pavadīja no kompleksu komandā. Pēc tam, man liekas, Rīga vai nesāk no otrās līgas. Es skatīju, man spēlēju ķekā pēc tam. Es negribu samakāt. Es līdz paskatītos, jo man šeit skatījos un bija atgriezies FK Rīga komandā. Jo es zinu, pirmajā līgā es tur spēlēju kādu laiku, bet tas nebija pirms atnēcis. Jā, tu Ķekavā spēlēji nākamo sezonu, pēc tam kāda nāca šī te pārējais Ķekavas komanda? Tur arī daudz, pats Ēriks aizgāja, vēl kaut kādu pazīstama no FK Rīgas aizgāja, bišķiņas līmenis, es gribētu teikt, tajā laikā bija augstāks nekā tajā pašā Irlavā. Plus Irlavā joprojām bija tas maģiskais, nezinu kā viņu nosaukt segums, kur varbūt pāris irlavnieki varēja uzmest pa vārtiem.
Un tā kaut kā, jā, un ķeko arī nosacīti dzīvo iekšķilē, darbs Rīgā, tā ķeko višķi sanāk. Un ķekos skaros, ka atkal pēc ķekos atgriezies FK Rīga un vispār par FK Rīgas laikiem. Es skatos, ka vairāk sezonas tu esi pavadījis. Kā bija šie laiki tieši FK Rīga komandā? Tādas atmiņas spilgtākās? Spilgtākās atmiņas, un, protams, 4. vieta. Un tajā sezonā, kad jā, mums kaut kā veiksmīgi viss sakrita un sagāja un arī play-offs pret Rubeni, lai gan tur sākums bija kāds bija. Bet pēc tam, jā, cik mums kaut knapi 2 maiņas beigās savācām, mēs kaut kā to sēriju pret Rubeni no 0 izvilkām. Jā, es domāju, ka tā arī bija tāds spilgtākā sezona, kas ir bijusi. Gan kā komandai, gan droši vien pašam arī. Un tāds diezgan arī spēcīgs sastāvs bija daudzi vairāk spēlētāji zināmi. Kas varbūt pietrūka līdz tam čempionu titulu šim klubam, jo tiešām tur jātasīt vairāk labi spēlētāji? Es pat nezinu, nevarētu. Kaut kas nebija, es pat, ja godīgi tā būtu pateikt. Bija tie spēlētāji, varbūt tā, labi, ja 2 maiņas tādas rītīgi spēcīgas. Bet, kaut kā, kam tur vairāk var sapsikoties, spēlēs daži, vēl kaut kas, tā viss kaut kā sakompletējās un beigās, pretikām. Protams, tie pretinieki arī, es domāju, ka ceļš tajā gadā, kad mēs to 4. vietu dabējām, manuprāt, tas jau bija augstāk nekā mēs pat būtu īstenībā paši domājuši, ka būs. Es skatos, FK Rīga pēdējā sezonu virslīgā, aizdīja 2016-2017. sezonā. Kas notika ar klubu, kāpēc pazuda un vai ir bijuši šo gadu laikā kāds iespējas, ka varētu atgriezties varbūt? Kas notika? Tas pats jautājums, domāju, par naudas lietas. Tas jau ir ceļš, ja tev vairāk vai mazāk uztur viens cilvēks praktiski savā personā, tad... Bet tā es tā pajautāju, pat tas bija tas gads, kad aizmērķis, bet ir nav pēc tam. Jā, tas ir pēdējais gads un nākamais sezonā pievienojas sāc 1. līgai. Tad dragaini jau kaut kas tāds tur bija. Kā jums nāca spēlētājiem šis paziņojums, ka viss vairs nebūs komanda? Vai tu jau zināji, ka tā ir tava sezona FK Rīga? Par to arī jau runāju, man liekas, iepriekš, jo daudz jau arī pēc tam jau sāk, tuvākajai sezonas beigām, tur sāk kaut ko meklēt paši, kaut kādas vietas, kur spēlēt, jā. Kā jūs jau sezonas laikā zināt, ka vairs nebūs klubs? Pusmienis, jā. Kā ir tā spēlē, ka tu zini, ka vairs nebūs, tu vienkārši tāds priekš, jā? Es nezinu, es godīgi sakot, baigi neesmu nekad īpaši iesprings ceļš Rīgas laikā, jo tas klubs bija reāli tā kā ģimene pusmienis. Jā. Un jā, otro reizi, jā. Otro reizi, jā. Es maz nezināju par šo, ka pieminiet 10. gadā. Jā, tā otrā reizi, skumji, bet, iet uz priekšu, tas jau skaidrs, ka tas viens cilvēks tev nevar visu laiku viens pats uzturēt un attiecīgi. Kaut kādā brīdī tas pasūtīs. Tagad ir jau pagājuši 7 gadi nav bijuši. Es nezinu, kaut kas uzrakstīs, ka klubs varētu attīstīt. Kaut ko mēs varētu veidot. Nē, es pa brīdim ir kaut kur uzskaut kaut kādas ziņas un veciem spēlētājiem kaut kā pēdējais man izpīkot. Vai par šito sezonu, kas tagad tur ir tie uz beigām, vai par nākamo, kaut ko viņi tur jau mutījās. Bet cik reāli tas būs, tas jau ir. Un tagad tas pats vadītāji, kas iepriekš visu vadīja šo klubu. Tik daudz es saku. Es gan baigi neesmu tā sīkāk interesējies, bet ar tādu domu, jā. Sākt ar no 2. līgas. Bet, vai tā būs, tas ir. Un vai savāks tiešām kā viss, kas sapņot, un bez mazai viss, kas bija, Un kāds būtu tavs lēmums šādā situācijā, ja 2. līgas sāktu? Pagājušais nekā. Nezinu, jāskatās, jo tagad jau arī, pirmkārt, vecums lielāks sāk palikt, arī ģimene tagad, un ir kā ir ar tiem treniņiem vairāk tikt uz viņiem, bet, kā jau, kāpēc ne? Tomēr izaudzināja tādreiz florbolā. Jā. Un tāda pienāk 2017. gads, FK Rīga aizved pēdējo sezonu, un pastāsti, kā nāca šī te pievienošanās no Sāles komandas, jo tā bija pirmā vispār Sāles komandai tāda sezona Latvijas Florbola čempionāta 1. līgā, pirms tam klubs jauniešos laikam tikai spēlēja vīriešu 2. līgā. Kā tu Sāles komandā nokļuvi? Jūs esat liels personīgi, kā arī vispār. Jā, tieši tā arī nokļuvi.
Jo Mārtiņš kaut ko uzmēr, viņš jau ir pats no Ogres, tur visādi dzīvojies par to Ogri. Viņš jau prasīja par iespējamo spēlēšanu, no FK Rīgas arī daudz spēlētājs, pats Vaivats, viņš arī Ogrē dzīvo, arī tas. Vispār tas jā, ka vismā ļoti daudz no viņiem visiem arī zināja. Tā, šīsni, un tajā laikā kaut kā tas tā virslīga likās, nav tur FK Rīga, mēģinās kaut kā no kaut kurienes tur sāsabūt uz to virslīgu tikt. Kā bija tā teikt, atgriezties pirmajā līgā, jo tu esi spēlējis tā kā lielāko karjeras daļu virslīgā, es skatījos vienu sezonu, tikai bijusi pirmajā līgā tev. Kā bija tā teikt, kad tu atkal spēlē pirmajā līgā, tas līmenis bija tāds mazliet vieglāk bija spēlēt, vai kaut kas pavisam svarāk, ko tu negaidīji agresīvāk? Tur, ja salīdzinu pirmo līgu virslīgu, tad pirmajā līgā, manuprāt, ka daudz rubjāk spēlē. Arī pagājušajā, kad uzspēlēja pie Ogres play-offā, daudz rubjāk par spēlēšanu. Bet, atkal kaut kas cits un savā ziņā tāpat interesants. Varbūt maz ir spēlēts sevišķi ar FK Rīgu, mēs tajā gadā bijām vienu izteikti favorītiem. Ar tādu sāc atkal, es domāju, pilnīgi pretēji tas viss bija. Tad kaut bija līdzīgi kā FK Rīgai virslīgā bija, kur tā kā parādīt mēģināt. Par šīm 3 sezonām, ko jūs spēlējat pirmajā līgā, viņas tādas diezgan saraustītas bija. Piemēram, vienā sezonā sezonu play-off apturās, viena sezonas sākumā jau. Kā bija spēlēt šo te tieši Covid laikā, tā kā, tu nevar saprast, sezonu turpināsies, neturpināsies? Padēvam kaut ko tu mēs varam domāt, baigi, tev būs spēlēšana, nebūs, jo tāpat rēķinies, tas Covids ir, kaut ko atļaus, kaut ko neļaus, redz, ka tajā laikā mums tur pāris čekus uzaicinājums to pašu pārgauju uzspēlēm, vismaz kaut kas, un tā piesam, labi, bet jā, es saku, tas mēs jau to neko nevaram paredzēt. Mēs vienkārši ejam uz tiem treniņiem brauc spēli, to pateiks, nē, nākamdēļ spēle vairs nav, nebūs, sēdēs mājās. Draudzētas jau būs priecīgi. Jums kaut kā sanāca trenēties tieši tajā 20. gadā, kad sezona oktobrī tika apturēta un tas teikt pārgāja pievienojas, laikam kaut tikai pavasarī. Kā jūs to zināt, ka vadījāt jūs rīkot kaut kādas āra treniņas, āra ziemā? Nezinu, kā citi ko darīja, bet mēs tieši to gadu ar sievu Juglā dzīvojām. Un, protams, tā pauze bija kaut kāda, labi, cik sevi kaut kā uztur formā, tur, nezinu, pa laikam pāris vakars vakačājies vēl kaut ko, cik mājas savstāvjos ir izdarīt. Bet, jā, tad jau tuvāk nāca, bija tas zvans, un īstenībā, jā, tad sāk, normāli pa Juglas revanšikiem varēja paskriet. Plus arī tas, ka bija veiksmīgi arī to pārdotas, ka Rīgas kaut kā 2, 3, 4 braukāji un attiecīgi, Juglā pateicīgi dzīvot, perfekti pacenēt to paķeru un tur jūs treniņiem normālā tiec. Nav tā, ka pašam tur visu laiku jādomā, kā braukt, vai vienam braukt, vai nebraukt. Pēc pārgājas LBK sāca pirmo sezonu aiziet LV Floorball līgā. Kā jums nāca vēlēšas pazinājums, ka tāda sāca komanda un spēlēja savā virslīgā, vai jūs jau zinājāt iepriekš sezonas sākumā pirmajā līgā, ka varētu spēlēt tajā virslīgā? Par šito visu tematu, man liekas, tas sanāca tajā brīdī, kad jau tojās pārgājas paziņojums par to, ka viņi iet projām, un Mārtiņam diezgan labas attiecības ar Ingus, bet vēl tur darījās pārgāju, jā. Un kaut kā tas sarunas kaut kur jau tā paklustam, jau sāk, un kopš tā brīža, kad mēs uzzinājām to pārgāju, un jā, tā arī beigās viss izvērtās. Tas saistīts ar to, ka pārgāju tā teikt pozitīvi. Tas ir labs jautājums, vai tā bija vai nebija, bet tā kaut kā viss sakrit. Varbūt tas ir kaut kur daļai saistīts ar to visu, bet to jau mūsu bosses labāks. Kādas bija tās sēd, ka reku pēkšņi spēlēsiet virslīgā ar sāc, ka to jau reku daudziem strādā, varbūt tā būs jauna pieredze, tu, piemēram, ar citiem jau pieredzējusies. 3-4 gadiem jauna pieredze no viņiem visiem, kas tur spēlējuši varbūt pirmā līgā vai jauniešu čempionātos tikai, bet forši, tāpēc, es saku, ja man piedāvā spēlēt pirmā līgā virslīgā ar sāc vai pirmā līgā varbūt kaut augstāk rangu komandu vai kaut vai vidēji. Es labāk izvēlētos spēlēt sāc virslīgā, jo tas ir daudz interesantāk. Saprotu, mūs tur sevišķi pirmajās gadā bāzāt visām iespējamām pusēm, ir sevišķi tur
dažiem izņēmumiem tādas sitīgās komandas. Daudz manā izpratnē tas ir daudz interesantāk nekā tu sities, nepārtraukt daudz, kaut kādas mucīgas traumas vai visi šitā, tas ir, protams, mans uzskats, bet man tas daudz labāk patīk. Kaut vai tu zaudēsi visu laiku, viens ir tas, ka tie jaunie jau kaut ko iemācās, un otrs tas, kad ir pašam daudz interesantāk. Tas pretī nāk, kur tā ir Džeika teiksi? Tu arī tajā pirmajā sezonā virslīgā sācā iedzīvojies savainojumu, un aizbija 10 spēles, manuprāt, tikai vai tas bija tavs lielākais karjeras savainojums? Tas bija, Pirmā sezona virslīgā sauc. Es tagad nevaru saprast, kur no visam traumām tam ir. Jo tu vairākas liela daļas spēļu izlaidi. Tas bija. Jā, tas pat ir labi gadījumā, bet es neatceros. Pirmais, kurš tas gads bija? 21. 22. pirmā sezona, kad jūs spēlējat virslīgā. Un tad mums bija baigi labs sezonas sākums gadījumā, nebija? Jā, man šķiet, ka jūs sākāt ar 3 uzvarām sezonu. Jums tur nāca pretī Irlova, Bauska laikam. Jums bija 3 mājas spēles pirmās. Nebija pēc tam Ķekavā arī gadījumā. Man šķiet, pēc tam bija spēle pret Ķekavu, un tas mums bija pirmā. Vai Valmierā jūs zaudējāt? Jo es skatos statistiku, kad tu aizdi 10 spēles, tev ir 12 punkti. Tad visdrīzāk tā sezona. Jā, īstenībā, gan jau cēls izkrita smuku noiets. Šī operācija vajadzīga. Un pēc tīkla pēc tam tik labs sezonas sākums. Komandai, gan pašam, un pēc tam jau tur aizgāja pilnīgās, man liekas, sauzās. Viss, jā. Es jau teicu, līderis satraumatās. Grūti. Jā, tas bija. Bet tagad sāc jau aiziet 3. sezonu virslīgā. Kāds vēl pašam vērtējums par klubu tā teikt, kā ir iespējušies virslīgā? Gribētu jau teikt, ka ir daudz, kas lielākais iegūst droši vien jauniem džekiem, kur arī paši droši vien to jūt, cik viņi ir īstenībā auguši par šo laiku. Un droši vien viņi arī tagad var salīdzināt, teiksim, kā kādreiz viņiem spēlē kaut kādā jauniešu čempionu, un kā tagad spēlē tie jauniešu čempionu salīdzināt to ar virslīgu. Droši vien, viņiem gan pašiem kā spēlētājiem, gan kā viss tā attieksme un viss pārējais notiek. Par pagājušā sezonu, kā tu vērtēties, ka baigi slikti sanāca sezonas beigas, tu arī pārcēlies uz Ogri. Kas notika tā kā klubu iekšējā sistēmā? Tur jau bija skaidrs pa lēmumu, ka baigi iepriekš, ka mēs play-offā netiksim. Es līdz plus mīnus tam pārējā laikam arī tur spēlēju. Un 2 iemeslu brālis, protams, visu laiku nelika mierā, bet viņš man nelika mierā jau kādus 3 gadus. Gaida tev atpakaļ arī Ogrešu sezonu. Jā, visu laiku. Un otrs bija tas, ka es tīri dēļ tā, ka iepriekšējā sezona bija riktīgi izčakarēta, vienkārši gribēju ilgāk, lai tā sezona ievelkās. Jo ar to cēlies jau īstenībā nedaudz višķi varbūt par ātri jau sāk īstenībā spēlēt to florbolu. Ceļš tajā sezonas sākumā šitās, kā sanāk tā sezona. Mēs tad, ko tu teici, 2. sezonā. Jau tad bišķiņ par ātri, man liekas, droši man te neļaut spēlēt, bet gribējās kaut kā visu bišķiņ ilgāk tajā nevētoši. Bet nolēmu, kāpēc ne. Ceļš bija skaidri, tur jau bija skaidri, mums laikam 9 punkti bija. Jā, un par to visu sezonu, tur tā sezonas beigas, tur tādi šokāki sanāca, tad jauni rezultāti. Un tad tu vienojies Ogres komandai, un bija tā doma tikt spēlēt arēnā. Mums bija izšķirošā pusfināla sērija pret Kuldīgu. Kas pietrūka tam, lai spēlētu arēnā? Jo tur jums diezgan dzīvi gāja Kuldīgas komanda. Jā. Neko nekomentēšu par tiesāšanu. Man jau arī likās, jo kaut kas ir tāds. Tāpēc, kā ir tā, paši būtu samatuši, paši būtu vinējuši. Vienmēr, protams, atrast kaut kādu vainīgo. Protams, daudziem no mūsu puses nepatīk. Tad kā viņiem varbūt patīk, bet ne jau vienmēr to visu nolauc tiesāšanu. Pirmkārt, tev ir jāielaiž mazāk un jāiemot vairāk. Tad tiesneši neko neizšķirs.
Tad tu pievienojies Ogrei, tu jau zināji, ka tu atgriezīsies tāds nākamais sezonā, jā? Puitāk ziņā. Nē, nosacīt jau nevarēja saprast, kas būs ar to nākamo sezonu, jo tur sanāca, viņiem bija pārspēles jāspēlē. Lai, es nemaldu. Nebija pārspēles. Pagājušajā nebija, Nebija, jā. Jo atstāja 11 komandas. Pirmajā sezonā bija pārspēles. Jā, pirmajā bija. Tad es vēl tā skatījos, kas ko kā, bet pēc pagājušajā jau jāskaidrs, bija vienkārši uztaisīja īres līdz sezonu beigām un viss. Nebija tā šaubas, ka brālis varētu tādai pateikt, jāpaliek Ogrei spēlē un palicis spēlēt pirmajā līgā. Nē, viņš jau gribēja, bet nē. Ir sevišķi, kad mūsu pagājušajā jau tas sastāvs, kā bišķiņi sāk saspēlēties, un jau šogad jau bija skaidrs, ka sevišķi visiem jauniem džekiem, viņi jau tā liela pieredze vēl vairāk būs, ka būs labāk. Tas, kas būs tad, kad mums būs citādāks saguns. Jā, par ko arī parunāsim. Runājot par tavu brāli, kāpēc viņš, piemēram, nespēlē ar tevi kopā kā satversīgā, jo pirmā sezonas tu spēlēji viņš kopā ar tevi pirmajā līgā. Kāpēc viņš jau ir 3 bērni, un viņš dzīvo Išķelā. Tas ir ciemas, jā. Tas bišķiņ savādāk. Bet gribētu viņš pats jāspēlē virslīgā ar sāc. To jautāt viņam. Jūs aicinās godīgi teikšu, ka nemācēšu teikt, vai viņš baigi gribētu brauties vai negrib. Jo tagad Ogrei arī viņam pirmkārt tas, ka tuvāk mājām un mūs, tas, ka viņš kā spēlējušies treneris, tad darbojas. Es gribētu arī par šo sezonu parunāt. Jūs diezgan labu sezonu aizvadījāt. Kā tu pats vērtē, kur bija tā panākuma atslēga, ka jums tik labi gāja, ka jūs arī vinnējāt tādas labas komandas, diezgan kā Rubeni, Valmieru, Lielvārdu, Ķekavu. Un kas pietrūka pašās vajās, lai tiktu play-off? Vairāk spēles uz koku sagumu. Es teicu, bija jau arī tā pašā Lielvārdē tā spēle punkts punktā un beigās kaut kā neskaita, kā gribējās. Valmiera, tāpat Valmiera izbraukumā. Tas pirmais periods, labi, es pats, ierados pašu spēles sākumu, jo bija meitai dzimšanas diena. Bet tas 0-5 vienkārši kaut kā sakrit tā pilnīgi un tālāk, ja tā spēle aizgāja normāli. Mēs pat, man liekas, tos 2 pēdējos periodus kopsumā vinnējām. Un šitā tas pāris mazie punktiņi un tā viss sakrit. To pašu Iglau, kas mums sanāk mājās, bija spēle. Pašam bija, man liekas, pie 3,9 temperatūra. Mājas viņš mums neļāva mājās sēdēt, jo arī Dēvids nebija uz to spēli. Un arī tas varbūt kaut kā patraucēja, jo Dēvids man 3 spēlēm šo sezonu. Tas, es saku, tie visi mazie punktiņi sakrājās un tagad cik mums 5 laikam punktu kopā pietrūka. Bet būtu tur 2 spēles vinnējuši, savārāk. Reiks pats arī pieminējā koku sagumu par šo faktoru, kā ir spēlēt tā teikt mājas, ka tev šī te, mazā tāda priekšrocība. Man pilnīgs neko nav. Tev tas var, ne? Es teikšu, man ir grūtāk pierast uz katru no tiem gerfloriem, kuriem spēlē, jo, es saku, manuprāt, visi gerflori ir pilnīgi atšķirīgi, uz kuriem es spēlēju. Tad, kur problēmas tā koku spēlēt? Bet tā kā nav pašam, bijuši, komandas beigspēc tas klubos teikuši, ka jā, jūs jau tur uz tā koka laukumu tur. Sāku, ko gribu. Es arī varu daudz ko teikt par daudzām lietām, bet tie paši, tāpat jau, es teicu, tieši par to koku segumu likās tā interesanti. Paskaties pēc tam tos sastāvus, kas ir vispār visām komandām. Kur viņi vasarās spēlē visādos turnīros, visādiem iespējamiem laukumiem. Tātad, kur tas attaisnojums, tu vasaras visi čempionu turnīri liela daļa notiek uz koku segumiem, uz normāliem koku segumiem visādiem. Vismaz mums kaut kāda priekšrocība ir zinām, ir tam grūtāk, ir atkal, kur es jau teicu, atbrauc uz Ulbroku, 10-2, 11-2 vai vairāk 2. Tā tad, es domāju, ka tur vairāk arī liela daļa nospēlē būtu tāda nenoskaņošanās tie spēlē. Un plus vēl tas koku segums, un ja mums vēl aiziet tā spēle, tad arī viss aiziet kā arī mums. Kāpēc Latvijas futbola savienība skatās uz šo, kas spēlētas koku segumu? Droši vien ļoti priecīgi. Nezinu, tur jau vairāk Mārtiņa visi jājautā par šito tieši to segumu, jo gribētos jau, protams, tikai, ja tev visur citur ir tas gerflors un tu trenējies uz koku, un tev jau arī, mums jau arī tas nav tā, ka tagad tu aizgos to gerfloru un nekās, paradīze. Tas ir atkal daudz savādāk, cevišķi, tu visu laiku trenējies tikai uz koku. Ja mums vēl viss tās arī te par šos sakusos.
arī tur ir koks, visur tie koki, un tu jau pats nevar pierast uz tā pierfloru, ja tu uz viņu netrenējies. Tu jau pieminēji jauniešu SBK sāta sistēmā. Kā tu skaties uz jauno sistēmu, tātad jauniem spēlētājiem sācā? Ir potenciāls nākotnē uz labiem rezultātiem virslīgā? Jā, protams. Bišķi masmuši dažiem jāizaudzē, bet es domāju, ka jā. Nu, protams, nedaudz pie psihologiem jāaiziet, lai tik ļoti nepsihot, jo, kā mēs redzam, man liekas, varētu būt 2 jaunākie, bez mazliet komandas dalībnieki ir arī rupjākie. Un teikt, ka viņiem pagrūst nevar tāda skaidrs, ar ko viņi ir rupjākie. Bet, nu, tas ir nu, tā, sakot godīgi, tas ir arī nedaudz Mārtiņa faktors, jo Mārtiņš mums ir pats tāds, kurš viegli var uzvilkties. Un attiecīgi tie jaunie jau, kā viņš jau viņiem ir treneris arī jauniešu sistēmā, un viņam pavalkās līdzi. Un, teiksim, pēdējā spēle bija, godīgi teikšu, daudz mierīgāk. Mārtiņš nebija. Un jauniem atkal nav tas no aizmugurs, kas tur visu laiku uzvāk, un arī viņi paši mierīgāk uzvedās. Nu, tas tā, tāds Mārtiņš neskatīsies, protams. Bet kā Mārtiņš skatīsies, jo arī gribēju tādā jautāt tieši vēl par jauniešiem. Nu, ir iespēja izsisties kādu kaut kur, kā tik pirms skaties uz viņiem? Izsisties ārpus Latvijas? Jā, ārzemēs Latvijas izlasē. Nu, tas jau vienmēr arī no pašiem daudz kas atkarīgs. Vai viņi grib vai nē, jo nu, viņi daudz trenējās, sevišķi tie jaunie, man liekas, viņiem ir vienkārši pilnīgā vērtā mums. Tur sezonā viņiem 5 treniņi nedēļā no kodas jauniešu spēles, pirmās līgas spēles, virslīgas spēles, es vispār nesaprotu, kur var tam visam laikā atrast. Ja tev vēl jāmēģina mācīties tam visam. Es šo gribēju tieši pēdāk, kā Mārtiņš to visu teikt galā, ka tik daudz komandas viņš pats vada. Nu, tagad jau saprotu, ka viņam Emīls, mūsu zīrēts palīdz. Šatad, ja kaut kur vajag, tad vēl kāds pieslēdzās no lielās komandas, tur patrenēt, arī patiesās, kad jau vajag. Bet, nu, jā, Mārtiņa tādā ziņās arī jābrīno nedaudz, ka viņš var paspēt darbs, visi treniņi salust, kaut kāda Cārnikava, Ādaži, visi šitā braukāšanas svētās. Plus vēl, ja viņš pats dzīvos Alkarstos un strādā Rīgā. Nu, kosmos. Kā tev pašam varētu trenēšana ir bijuši tāda doma, ka varētu trenēt jauniešus klubu kādu? Es jau pamēģināju patrenēt jauniešus, ka mums iedala uz 1 vai 2 stundām, man liekas, zāli. Pilnīgi visas jauniešu grupas aiziet. Un tu viens vecais, jā? Jā, un tur var izdarīt pārsvarā kaut kādu pāris vingrinājumu. Bet jā, tas bija tāds crazy laiks. Ārtas traukas piedāvājumu, viņš tur tiem jauniešiem ņēmēs, tas tur kaut ko bišķiņu samaksā par to trenēšanu, bet ko tu vari tur izdarīt, tad jauniešiem ir tev reāli viena Olimpiskajā sporta centrā zāli, iedod tādu laiku, tik un tik cilvēki izpaudies. Tagad Mārtiņš nav piedāvājis? Nē, vēl nevar. Gribētu tev pajautāt arī, ko tu vispār dari bez florbola? Mēs par florbola runājam, noteikti dzīvē kaut citu dari bez florbola. Nē, strādāju, braucu uz florbola mājās. Bet nē, tā pa lielam mums tieši kurjeru firmām šis laiks ir tāds trakākais. Tā kurjeru firmā, jā? Jā. Kā ķīpa kurjeru vecākais. Kam ir viss jānokontrolē un jāstrādā, pārsvarā jāved kaut kas, ja kāds ir slims un tādā garā. Un attiecīgi mums tas periods plus mīnus īstenībā, kas sakrīt ar sezonu, ir diezgan traks, ceļš sākot no decembra līdz kaut kādam vēl iet. Un tāpēc, jā, īstenībā sapronos, ka neviens komandā baigi nepārmet un nebrauc augumā par to, cik maz es esmu treniņiem bijis, jo es, man liekas, kopš decembra sākuma esmu varbūt uz 2 treniņiem bijis, labākajā gadījumā, un tikai uz spēlēm. Tā kaut kā arī kaut kādas dienas, kad bijis pastrādā un uz spēlmot. Bet jā, tā pa lielam, zin vajag. Tas droši vien svarīgākais dzīvē, nedroši vien. Sievai jāsaka kāzas un audzināt mēģi, plus mīnus līdzīgi. Bet jā, tāpēc tas ir viens arī tas, ka tā celšanās plus mīnus plus 5 no rīta. Es redzēju, jā, tu man uzrakstīja Vecapā ziņa 5, tad, ok, man šķiet tikko. 24, 50 celšanās,
nostrādāt to dienu. Jā, veiksmīgi sakrīt, ka tu līdz 3 esi pabeidzis darbu un tiec kaut kur uz 3-4 uz mājām. Tas ir forši, tad tu varbūt paspēji pagulēt nedaudz, un tad, ja vēl ir kaut kāda enerģija pēc tā darba, tad tu tiec uz to treniņu, jo arī no Ikšķos uz tiem ātršiem. Nu, tas atkal ir 40-50 minūtes tev braukšana, treniņš pusotru 2 stundas, atkal tas pats mājās, vēl 4 stundas nosprotavas dienas, nu tad, jā, tad tiem treniņiem ir vienkārši tas, ka tev fiziski nav spēka braukt un skriet un, jā, nu, vecums arī. Bet, nu, tieši jā, tas, ka ar to celšanos kopā tas viss tā diena nenormāli arī izvēršās, un ja es esmu mājās no tā treniņa 10-11 un kamēr to aizmirst, nu, tad nākamais rīts atkal nekāds. Es gribētu iestrādāt paldies LRBet. Šis podcasts taps sadarbībā ar jums ir. Vairāk jūs varat noteikti uzzināt šī video aprakstā, kas un kā. Paldies vēlreiz LRBet par. Un tālāk es gribētu parunāt. Es pagājušajā nedēļā Latvijas izlasē aizbīju pasaules čempionāta kvalifikāciju. Iekļuvu loģiski pasaules čempionātā. Pastāstīju par saviem varbūt tām laikiem Latvijas izlasē, jo toreiz spēlējis jauniešu vecumā. Jauniešu vecumā, jā, tur tad gan bija vēl tāda laika, kad visu pārsvarā sponsorēja ģimenes. Es atceros, ka mans vectēvs ar tanti abi divi diezgan ļoti daudz īstenībā iedeva finansiālos līdzekļus visiem turnīriem, jo tajā laikā mēs vismaz ar Aināru Zelču diezgan daudz braukājām visu kaut kur uz visādiem turnīriem. Un tas bija tāds, jā, nu, foršs laiks. Bet, jo ir sevišķi es saku, ka, man liekas, pēc tām izlasēm jauniešu nav tik daudz, ka turnīrā ārzemēs bijuši. Jo Ainārs riktīgi meklēja iespējas, lai aizbrauktu tur, un vienīgais jā, nu, tas, ka tev bija pašam jāatrod tam finansiālai līdzekļi. Tāpēc, nu jā, paldies vecām un tantei, kas toreiz to visu nosponsorēja. Ja palielam arī pie šī atgriežoties sponsorēšanas temata, bija arī laiks, kad mums pašiem kā Rīgai jauniešiem arī pazuda viss finansējums, viss vadība, viss, un tad beigās Ivara Išrēts tēvs kopā ar manu tanti vispār mūsu komandu uzturēja. Nosponsorēja visu dalību jauniešu čempionātiem un vispār braukāšanas un vispār. Tā kā jā, nu tad bija vēl tāda laika, kad riktīgi daudz vajadzēja pašam ieguldīt, bet, nu, prieks, ka arī tīri solīdi nospēlējam to turnīru. Cik pats esi bijis tu lielai izlasēji, lai spēlētu? Nu, kā Rīgā spēlēt, grūti. To es vienmēr esmu tā. Kāpēc tā? Es nezinu, tāpēc, ka kā Rīgas spēlējam izlasē, neviens nav bijis, tikai aizjūt projām no viņas. Tas kaut kā saistība ar to reputāciju, kaut kas tāds, ka negribu ņemt tā kā spēlēt. Nu, es teiksim, es arī neesmu tāds spēlētājs, kuram patīk tur nenormāli kombinēties, un sevišķi tagad ar jauniem treneriem tas viss izspēles. Jā, tas florbols attīstās, tā spēlē lielās komandas, bet, nu, man tas visur, kur es pa lielu spēlējis, tik ļoti tas nav izteikti bijis, un es domāju, tas ir arī viens no svarīgākajiem iemesliem. Nu, es tātad arī pastījos, ko var atrast interesanti internetā par tevi, un tev bija sporta centrā intervija pirms 15 gadiem, un tev bija uzdot šāds jautājums, ko tu vairāk gribētu sasniegt florbolā, un tev bija atbildi šādi. Tagad atkal nāks nedaudz pasapņot. Ja godīgi, ļoti gribas izcīnīt zeltu Latvijas čempionātā. Saprotu, ka uzdevums grūts, bet, kā sev māca teikt, ir jābūt zināmam mērķim, uz kuru tiekties. Vēl jau ļoti gribētos uzspēlēt kādā ārvalstu čempionātā, bet tādā gadījumā, lai man pamanīt, nāktos vispirms tikt Latvijas izlasē. Jā, nu, gandrīz čempionu tituls bija, ar tev pa otro vietu dabūjā. Ar ārzemēm ir bijuši piedāvājumi. Jā, pirmais, tas bija pats smieklīgākais, ka man jau pat piedāvāja Ukrainas pilsonību tajā laikā. Wow. Mēs aizbraucām uz Ukrainas kaut kādu turnīru, čomiem uzspēlēt, jā, tas bija tāds viens. Bet, nu labi, bet viņi, protams, tu nopietni riktīgi uztver, un tu tā kā nesaproti, cik... Tur vienkārši federācija vai tevs pienāca? Tur, kā viņiem jau tajā laikā, tas vispār tā izlas un viss, tas florbols bija ļoti zemā līmenī varbūt, un viņi tiem tur kaut kāds turnīrs notiek. Mēs ko Latvijas komandā aizbraucām, jā, tur kaut ko prasīja par to spēlēšanu, bet tā, lai baigi, nav īstenībā tā bijis tā nopienākā līmenī.
Vajag piedāvājumi. Daudz tā kā piedāvāja spēlēt Ukrainas klubā, jā? Jā, cik es saprotu, viņi jau tur beigās jau par to klubu sākumu saka, pēc tam jau tas mazliet pilsonību, to ir dos, lai izlasēs. Bet, tas tāds, nevarēja īstenībā godīgi sakot, tā laikā saprast hihi, vai bija nopietni, viss skatījās, pēc viņas sejas izteiks ļoti nopietni, to visu domājuši, tā kā, Bet tā, lai kaut kur citur, es teikšu godīgi, es arī, varbūt tad, kad es to interviju bija, varbūt tā šķita, bet uz tā laika īstenībā baigi nav gribējies nekur. Nav bijis tā domas spēlēt Skandināvijā, tur Zviedrijā, Somijā, Šveicē, Čehijā. Visādi ar tiem darbiem, ar visu pārējo, kas te ir, un atkal, kas tev tur būtu jāmeklē. Man varbūt, mans tāds viedoklis, ka tagad varbūt ir vairāk tie florbolā tas, ka vairāk tās komandas kaut kādas palīdz ar to visu. Tas pirms 15 gadiem, 10, 15, es domāju, ka tik vienkārši nebija. Katrs kaut kā darba taigālā, un arī ar tiem treniņiem, visu dzīvošanu, visu pārējo. Es domāju, ka tagad višķiņ arī tas ir audzis viss. Arī paskaties, ko drafti notiek mistiski. Kurus pirmoreiz šogad izlasīju kaut ko Twitterī, vienkārši ejot cauri kaut kādu draftu. Somijas F-līgā. Tad vispār jautājums. Runājot tā par Latvijas klubiem, pieminēja par ārzemēm, par Ukrainas skatījumu. Ir bijuši arī piedāvājumi kādu Latvijas klubu, ka tur, piedāvā pilnīgi algu, ka gatavi iedos dzīvokli darbu kādā pilsētā. Nav bijuši tā piedāvājumi, jā? Nē, tā nē. Kaut kādu, tu kaut kur piedāvā, tur uzspēlē, bet tā, pārsvarā laikos, kad viss ir forši tajā klubā un vajag kaut tāpat negribās mainīt, jo, saku, lielam priekš manis arī lielākā daļa klubu, kuras spēlē plus-mīnus līdzīgos attālumos un kaut ko speciāli tagad mainīt. Nākamais tā, piedod Pēters Freimans, bet tik daudz komandās es negribu spēlēt. Tieši tu pieminēji, ka piedāvājumi ir tā kā, bet nav īstāk, ka uzlūks kāds klubs, ka tieši tajā laikā, kad spēlēja FK Rīga, tu bija tie daudz pomuli, kur nāc vai jums spēlē nākamajā sezonā kāds no pilsētas. Ja godīgi īstenībā analīks, bet baigi nē, sevišķi pēc tās supersezonas FK Rīgā. Jo es domāju, ka daudz arī saprata, ka visdrīzāk paliks. Jo arī kaut kāda daļa varbūt bija tāda, kas bija pirms tam painteresējušies vai caur mani vai caur kādu un pateicis, ka nē, vai vienkārši pasaka, ka nē, vai es esmu pateicis, nē. Un ka varbūt, ka kaut kas tāds, bet jā. Tālāk, par tādu interesantu lietā, par vasaras turnīriem. Jūs bija tāda komanda par nosaukumu Boško International. Pastāstīja par to, kā komanda kā izveidojās, un jūs diezgan labi gāja. Vai nē, tas jā, bet čekri, jā. Vispār kopumā. Nē, kopumā jau Boško. Pastāstīt kā skatītājiem, kas ir Boško. Nedrīkst. Mums ar auditoriju zem 18 klausīties. Bet tā jau arī plus-mīnus, tas viss radās ar pirmo gadu vispār jau Čehu Open un kā tādu. Un pēc tam mēs ar Sāci aizbraucām arī pirmās reizes, pirmo vai otro reizi. Man liekas, jau pēc pirmās bija kaut kāds, kas tas vispār par turnīru bija, kur mums bija par brūnā krāsā formas, Boško International, kaut kādas, Kalpak vidusskolātas turnīrus, tur notika. Tas bija vasaras līgā, jūs spēlējāt. Es pat godīgi, tas ir turnīrs tur. Tas man vēl tev interviju pirms kādiem 5 gadiem, viens no manām pirmajām intervijām. Nice. Jā, un kaut kādas aizgājumi, tad šogad nolēmām to pašu Čehiju braukt, bet tā kā, ne ar tik oficiālu nosaukumu, bet ar tādu Boško International, for fun, beigās kaut kā, jā, īstenībā, godīgi teikšu, nav mazākās nojautas ar mūsu attieksmi, mūsu ūdens patēriņu, kā mēs tik augstu tikām, jo visas komandas praktiski bija pilnīgi šokā pēc zaudējumiem mums. Sevišķi rīt spēlēs, kad mēs jau autobusā dzeram ūdeni, braucot spēli un atnāk tur džeki, trenējās ārā, iet skriet un Šveicis, man liekas, viņi bija. Jā, mēs viņus zinājām, ka 3 dienu viņi sēž visi pēc spēles un kas notiek. Bet, varbūt tas arī bija tāds, ka tu daudz brīvākā tajā gaisotnē aizbrauc un tu tik ļoti neiespringst uz to pirmkārt jau nosaukums un otrkārt, tu nav lielās komandas nosaukums, kā RBK Sāc, jo... Jā, bet arī ar Sāc, man liekas, ja kad bija tīri ok, kā mums, ja es nemaldos. Bet, tad tas bija sen.
sanāk. Jā, tagad izslēgšanas spēles LV Florbola līgā pats sakos līdzi, ir kāda favorīta komandas prognozes? Ko jau kaut ko paskatīšu. Es godu vārds, es vispār Florbolu tik reti sanāk paskatīšu, bet kaut kādas spēles kaut no strāpa netīšām tur uzsnēdus, paskatos. Tur, protams, interesanti, kā Lekariem pat Lielvārds palies, jo kā es 100,000 reizes teicu, ka Lielvārds ir izteiktākā plēja komanda vispār Latvijā. Es ļoti daudz skats bijusi. Būtu smieklīgi, ka Lekarings atkal tieši tādā pašā veidā kā pagājušais bija. Jā, pagājušais. Bet tad viņi bija pirmie, un laikam Lielvārds bija 8. 7. Jā. Tas ir viens tas interesantais. Protams, interesanti būs arī Irlau, jo Irlau īstenībā vienu no retiem Sulbroka ir Ulbrokā vinnējusi, kas varētu būt īstenībā parūpēt kaut kādu surprise. Tie pārējais, kas tur bija Talmas pret Čakovu. Talmas Čakova un Rubeni Valmiera. Nezinu, kas te Valmiera šogad ir kaut kā nepārliecina baigi. Bet, pret atkal paskatoties tās spēles, ka viņiem tieši pat Rubeni bijuši, tur atkal ir diezgan intensīvi, jo kaut kāds derbijs un kaut kāda asnciņa gaņa ir iekšā. Bet, tas varētu būt īstenībā pat labāk Valmiera tieši Rubeni, man liekas, nekā kāda cita komanda. Un ķekau tās, Tur, man liekas, tas ir tāds pāris, kur es īstenībā negribētu vispār neko prognozēt. Bet tur varbūt gan tā ceļuši, ja ķekavai viss būs sastāvā, tad tur varētu būt interesanti. Mums jau pagājušajā epizodē ciemos bija Rainers Miķelsons no Rockets komandas, un viņš teica, ka viņam tas florbols jau ir tik daudz, ka viņš pat nevar aiziet uz spēli un paskatīties, ka, reāli pārāk daudz karjerā. Kā, piemēram, ar tevi ir tā, un es šeit, ka, jau pārāk daudz, jo visur ir florbols, ka es nevaru visu pat aiziet uz spēli paskatīties, ka, vienkārši gribas atpūsties no viņiem. Ja, ņemot vērā, cik daudz treniņiem es braucu, tad man nav daudz vēl kaut kā. Es īstenībā šito tieši kaut kā nesen domāju, ka varbūt tas ir tāds lielākais, nevis lielākais cinums, bet tev skaidrs ir lielāks daudz, tu spēli aizbraukt, pašam spēlēt, tu esi kaut kādu brīdi no tā florbola varbūt atgājis. Un tad uzreiz ir daudz lielāks nekā tur braukājot treniņu. Es nevarētu, teiksim, kaut vai 3 treniņus nedēļā. Es vienkārši varbūt krieti par tu mierīgi var iet spēlēm skatīties, uz pēdējā dienā uz arēnu aiziet, jā. Ja nebūtu biļetes jāpār. Runājot vispār par nākotni, kā sāc, kā tu domā, kā klubs attīstīsies? Tas ir super labs jautājums. Tas ir pirmais jautājums, kad mēs dabūsim G-floru, kā būs ar finansēm, jo iespējams es Kasparam Bernētam samalojos par nākamo sezonu, jo man kaut kas pēc tam teica, ka tā nebūs. Es kā joprojām domāju, ka tā varētu būt. Tāpēc tas ir viens, kas ir ļoti aktuāls jautājums, es domāju, arī no federācijas puses viss izteiktāk. Un vai viņi vēl ļaus spēlēt, teiksim, nākotnē. Jo es neesmu informēts tik sīki par to, kāda ir tur deals par to, cik jau mums tā kopa ļaus spēlēt. Tas ir tāds pirmais par tādām citām vietām, trenēsimies, spēlēsim, skatīsimies. Šobrīd tā plānā neko mainīt nav. Es domāju, ne treniņiem, ne man pašam komandai, jo šogad jau gandrīz tikām, tad nākamgad jāiet vēl tālāk, jāmēģina tikt. Tagad tā sezona noslēgusies, tā nav bijuši kādi piedāvājumi no citām komandām. Kur tad es pēc vienīgais, ka veterāni šiem esmu beidzies. Tie bija, tu teici par piedāvājumiem, tie bija pirms sezonas daudz vairāk, vismaz 3 vai 4 veterānu komandas uzaicinās. Tā nav laika veterāniem. Jā, vieslīgai knapi laiks, kurmā veterāniem. Tas pēc tam, varētu būt forši aizbraukt, iedzert ar visiem. Pastāst, ir labi tādu uzvārdu jos veterānu čempionā. 45 tā spēlēt. Tas vēl priekšā man šeit visā karjerā. Protams. Man liekas, vēl nav 3-5. Jā, nav. Tad jau tu vēl nevar spēlēt. Varēja, tikai sezonas laika. Kaut kāds tur baigi man tanti visu laiku par šito prasu. Jā, protams, Jā, par florbolu esam runājuši. Pastāst vispār, vai tu ar florbolu kaut kam sako vēl līdz sportā, tu varbūt savu mīļākā sporta komandu līgu? Lionels Messi. Tu esi futbola fans, jā? Nē, pārsvarā jā. Tas ir droši vien tas, ko es vairāk skatos.
sākot no, palēm visas Eiropas līgas. Un tas ir, lielās, mazās līgas. Vienīgā problēma tā, ka tagad Amerikas līgas bišķi sliktāk skatīties, tas laiks zonas bišķi savā tagad skaties, saka cēlies cikos +5. Es tagad pie brokastīm. Tūlīt sezona sāksies. Tā ir īstenībā dažreiz brauc darbu, kādā NHL tu iet paškāra paskaties spēles vēl no sākšanas. Tu jau normāli parastais miestīgais māc uz darbu. Bet tā nē, sakot līdzi, sakoju ļoti daudz, kam biatlons ļoti patīk. Sevišķi kā Norvēģis, tur visiem skrien priekš, bet tā vispārīgi, tā ir šautrīns ļoti interesants sports veids, ja sanāk paskatīties. Tagad jau, kad es vieplējis ar GO3, es tur vispār būs pasaka. Jo pēc tam GO3 jau var redzēt. Jo palēm speciāli visu laiku to vieplē, turēt Premier Leagues un Champion Leagues. Kaut kā tagad mazāk tieši dēļ tā, tai Anglijā skatos līdz un tagad redzat, kā varēs visu redzēt pilnīgi. Tad tu riktīgi sportā esi iekšā. Es jau saku, mums jau man liekas, nezinu, es kā sāku no 5 gadu vecuma, viens pats vilciens ikšķo braukā pie vecmāmas, un tad viņai jau tu saka tās pašas sporta spēles, treniņi, jo viņi kā treneri bija, tas braukā uz Salaspils, basketbola treniņi, un saka, sports visu laiku dzīvē iekšā. Tas jau poši. Es te katram savam viesam sagatavoju tādu viktoriju par pašu spēlētāju. Bet daži jautājumi, vai tu zini pats kaut ko par savu statistiku un faktiem? Un jautāšu tev tad pirmo jautājumu. Vai tu zini, kur ir tev rezultīvākā sezona virslīgā, kur ir tā sezona un cik tev punkti bija? Es zinu, kurš tas ir, ar kuru komandu un ko mēs izrunājām. Tikai kurš tas bija gads, nezinu, ko es 18, ne? Tā. Es karoči minējuši vienkārši ar 18, 19 sezonu, kaut kas ar to laiku. Maši nē. Bet punkti bija droši vien pāris un 20 punktus. Tā ir 2013. 2014. Gada sezona. Vēl tālāk. Vīriešu virslīga FK Rīga, tev bija 116 punkti. 70 vārdi, 46 piespēles. Kā ir tā spēlēt vispār? Tev tik daudz punktu, vienkārši laikam katrā spēlē jau bija punkti. Tā jau bija super sezona, mums un Bitmana diviem, man liekas, tā ļoti izteikti, jo vienkārši gāja iekšā viens otram vai cits mums, vienkārši met un gols. Es jau saku, es tāds tikai ļoti minimāli sakoju līdz man pilnīgi tas nevienu. Vienīgais, kam sakoju, man 0 norēģijušos. Ok. Ļoti labi. Bet, saku, tie punkti, forši bija sakrit, bet vairāk jau tas, ka mēs tikām tik tālu. Tas bija, man liekas, tāds lielākais, jo punktu man nav galīgi primāri. Interesanti, protams, pasakoties. Šogad bija interesanti pasakot, tad paskaties, vienkārši ir kaut kad iegājies, kas man tā, pirmajā vietā, tad kaut kādu brīdi, pilnīgi nebija nemazākās no jās. Paskaties, kādu špīlē, kaut citur spēlē, domā, tur jau tur. Bet protams, tu beigās tāpat kaut kur tajā visā sarakstā bija, bet sākumos tur ieeja varbūt 2-3 sezonā tais visā sēlēs. Un man tāda ir otrais tāds papildu jautājums. Skatos pēc visu šīs statistikas, cik viens spēlētājs ir iekļājis vienā sezonā, tu esi 3. vietā vispār, starp visām sezonām, ņemot Latvijas florbolā. Kā domā, kur ir 2 florbolisti tev ir priekšā? Kur varētu būt tāda top, kas iedomās uzreiz visu laiku arī punktus, tikai vārds mati? Es nezinu, kāds no vecajiem, ja? Jā, 2 vecajiem. Gan jau Līns nav vecajiem? Ir Līns, jā. Es, protams, gribētu teikt, ka otrs ir jūs, bet... Jā, jūs esat pareizi uzrunājāt. Tie bija arī mani pirmie 2 minēji. Bija vienā sezonā, viņam 2 iekrāt 10. gadā. Līns vai? Ar RTU inspektoru. Blinda bija tajā sezonā 131 punkts un jūs 125. Un tu esi 3. ar 116 punktiem. Kā arī skatoties tagad kāpēc tev domā, ka tagad, pēdējā sezonas vairs nav tik daudz tie punktu spēlētājiem, ka pasoties 10 gadus atpakaļ ir tik daudz spēlētāji, kā ir punktus vienā sezonā? Jā, es par šo kaut kad arī domāju tieši pirms pussezonā, man liekas, skaties, un tie punkti kaut kā nav rekrājās tik ļoti. Es tajā brīdī to iedomājos, bet tā
tāds normāls atbildes īstenībā nenonāca. Jo it kā jau nekas tik super baigi nav mainījies, vienīgais varbūt tas, ka komandas mēģina varbūt spēlēt mierīgāk. Varbūt tā laikā, vēl florbols tik augstā līmenī nebija un varbūt vairāk bija tā bumbošanās, skraidīšana, tur jā, apmēram. Un kam sakrat vairāk, tam sakrat un arī punktu. Tas man varbūt, jo paskatoties tur pēc tiem sarat, tur jau viss no komandām, kur arī liela daļa. Tur plus mīnus ar tiem punktiem viņi ir daudz un tas viss maiņas arī par gan iemest, gan iedot to piespēli un viņi ir spēlē. Lielāk vairāk to saspēles florbolu nekā Ranam tam, kā saka. Jā, pirms skatoties šo sezonu rezultīvākie ir Ulbriks, tātad Šmits un Babris, viņam abiem 45 punkti, tā kā ir regulārs sezona beigusies, un tā kā agrāk bija 100 punkti, tā kā top spēlētājiem. Es jau ļoti daudz īstumā gadus, es ka neesmu skatījies speciāli paskatījies pagājušajā bija, bet vispārīgi, man liekas, 45 punkti, tev 20 cik punktus spēles. Jums sanāk 20 spēles. Jā, Pagājušajā arī 30 spēlēs Klāvs Jansons, rezultīvāk 75 punktiem. Tas skaitot visu play-off klāt. Jā. Bet tāpat 45 punkti. Šāk. Jā, trenē. Un mums ir vēl skatītāji iesūtījuši jautājumus, kurš bija tikai uzdots. Tā kā paskatīsimies, ko tad skatītāji ir uzdevuši mums. Te jau mēs izrunājām lietas, ko domā par sāc jaunatni, tā tad. Lai tikai augu. Bet tas jautājums ir tāds par jaunatni vai? Es domāju, tas ir vispār sākot ar visiem gūtu 10 līdz 16 varētu būt. Poši ir tas, ka ir kur trenēties un ir finansējums kaut kāds, ka tev ir arī zāles laiku un tev ir iespēja attīstīties. Tas ir super. Arī tie jaunie visi, kas uz tām spēlēm nāk, nesēž vienkārši mājās, tur telefonos vai kompi nespēlē, bet arī nāk uz tām spēlēm. Gan atbalstīt, gan vienkārši paskaties, tu redz to citu līmeni, augstākās līgas līmeni, un tev jau pašam ir kaut kādu uzreiz motivāciju, varbūt cita, ka ir kur augt. Es domāju, jums arī tas ir svarīgi tam, ka mēs spēlējam virsliigā, tiem jauniem nav tur, veiksim, otrā līga priekšā vai pirmā, otrā līga, bet tu atbrauc, tu izlaiž džeku, kaut kādi lielie. Viņam arī, gan jau pašiem ir forši mēs skatīties kaušanos vai vēl kaut ko. Vēl mums jautājums par jauniešiem, vai klubs kaut ko dara, lai tādi viņi nepāriet uz citiem klubiem vai nedotos uz ārzemēm? Jūs to atbalstat? Manuprāt, ar Mārtiņu tur tādas problēmas nav, jo viens ir tas, ka viņš ļoti, kas no vienas puses ir pozitīvi, no otras puses varbūt netik ļoti, lai tieši virslīgas komanda attīstītos, bet uz citiem. Bet tas, ka viņš ļoti cenšas tos visus jaunos arī bīdīt gan uz to pirmo līgu, gan uz virslīgu. Visi tos jauniešus, un lai nav tā, ka tev ir tā jaunatnes sistēma, un tad pēc tam tev, virslīga pilna, tur tu netiks, pirmā līga pilnai, tev tur nav vieta, ka viņš dod iespēju ļoti daudziem ar tiem jauniešiem gan tur. Tas ir ļoti pozitīvi. Tad jautājums ir, kāds florbols ir Alvis? Tas ir playmaker, metējs, skrējējs, mentors citiem? Es nezinu. Skrējējs un metējs gan jau. Vajag sāk kombinēties. Playmaker, man nereāli patīk dot piespēles. Ir ceļš viņas smuki sanāk. Un stādiem saspēle šozonu no aizvārtas uz vārtu priekšu. Ir, kad sakrīt, bet tas ir tāds... Ja godīgi īstenībā, es pat varbūt vairāk gribētu iedot smuku piespēli, nekā iemest golu. Ja tā piespēle. Pāris šogad sanāca smuks, bet pamazliet. Tad kādiem mačiem tu esi bijis, tādiem varbūt lieliem, es nezinu, ne tikai florbolā, vai kādā sportā citā, ko tu pats izbaudīs būt ārzemēs? Vispārīgi, kur es visā dzīvē esmu bijis, es gribētu teikt, pats foršākais bija, kad bija U19 čeku izlases spēlē, kad bija Cēsīs, viņam, man liekas, trešo vietu spēlēja U19 izlases toreiz. Tas bija vēl pirms, ka es sāku spēlēt.
Es zinu, ka Miša Kostusevs tur tieši bija parādījās un skaist tāds pavisam zaļš burts un es atceros to brīdi. Pirmkārt, ka es biju pārbaudījis tribīnas tā atmosfēru, tur bija vienkārši tīk super. Un tāda viena no pirmajām vispār spēlēm, uz kuras aizbraucu, un tas vēl, kad mums tur stāstīja, cik kaut ko lasījis, tur šot kaut Kostusevs no Somijas, tur augsts un spēlēs tāpēc izlasām, tur mēs tur meklējam, tu nevar saprast, kas tāds ir, cik gaidīs kaut kāds Gails tur būs, un es mazai laukumāks tur. Jā, beigās bija tik foršs čals. Un jā, visiem ar tā spēle, jā, mūsiem minēja, pagarinājumā vai. Es, tur rezultāti neatceros, jā, bet tā atmosfēras ziņā es gribētu teikt, ka tā bija droši vien viena no tādām foršākajām, ko es esmu redzējis. Jā, ka pieminēji tev vajag futbols patīk, ir bijis kāds sapnis, varbūt aizbrauc kādu lielu futbola spēles, kādu čempionu līgu. Sapņos jau noies. Nē, kaut vai, vienādi, kas jau kāda futbola spēlē, tā atmosfēra jau, kas tā pati svarīgākā ir, atsevišķi, ja tur sāk dziedāt, tā piemērs Liverpool, skatītāji to himnu sāk dziedāt, tu vienkārši to varētu stāvēt un klausīties. Tad jautājums, kādā patika spēlēt kopā ar Bitmani? To nav, kas tev Bitmanis neatams, to nav uzrakstījis. Forši, Bicīts ir vispār, man liekas, daudz, ļoti daudz jauniešu varētu mācīties no viņa darba ētiku un to, kā viņš cina sev uz priekšu un trenējās un visu laiku papildus trenējās. Un, ja es tur biežāk varbūt laižu un tā trenēties, bet, jā, Bicīts ļoti daudz ir darījis un tas, mēs to sezonu bija, man liekas, arī bija, bija tik forši bija. Mums bija kaut kāds ķemestrija, kas bija īstenībā kā man ar Eriku Kulovu. Kaut kā tas pārgājām pēc tam mums ar Bitmanu. Es tā gribētu teikt. Tālāk jautājums, kurš ir Alvi mīļākais ūdens? Ūdens. Pag ūdens vai čekas ūdens? Tur ir rakstīts ūdens, tā kā... Mangaļ, jā. Ok.Ēļuši sponsor biegumu no mangaļiem. Tālāk jautājums, vai Zīverts ir labs komandas biedrs? To Zīverts arī nav uzdevis. Protams, kas vajag. Kas tas par jautājums vai labs komandas biedrs? Nav labi, es liktu komandas biedrs. Vai komandas biedrs vai cilvēks komandas? Tad cik ilgi jau nodarbojies ar florbolu? Zinām, 8. 9. klases, kas sanāk jau tiek gadi. Baigā matemātika. Kaut kādu 16-17 gadu šķieši. Es saku, es to pašu sākumu gadu, es visu laiku, es negribu samalot, bet es neko paigi super precīzi nesaku. Bet tā varbūt Ivars atcerās. Ivar arī atcerēs atgrāt. Kad es sācu spēlēt. Un mums vēl pēdējais jautājums, kurā hallē ir labākais laukums Latvijā? Es neteikšu šādi. Gribu pašām aizbrauc ar šo zonu, izbraukt un spēlēt, tāds vēl man patīk šeit spēlēt. Kaut kur bija čisti baigi forši, bet es negribu samalotot, kur tas bija. Pat ne, man, godīgi sakot, par cik es plārstīns nelogu, es neko nebija, lai, pēc šitās nesmērēju, neko nedaru, man ir, godīgi sakot, pilnīgi rāvums kāds spēlēt, un jebkurš laukums liekas pa lielam vienāds priekš manis, tieši priekš manis kā spēlētāji ir, kur viņš varbūt mazāk strīd, varbūt kur lēkā vairāk tā bumbiņa, bet viss kopējais, nav no tāda mīļākā laukuma. Pilnīgi godīgi pateikšu. Es vēl noslēgumā vēlos pateikt lielu paldies Āgenskalna tirgumā, jauniešu stacijai par iespēju mums šeit būt šodienā. Skatoties noteikti Āgenskalna tirgusā Facebook lapā par dažādiem pasākumiem, kas viņiem norisinās, kā tur visu varat uzzināt, nākt uz Āgenskalna tirgu. Un pašās beigās tev gribu jautāt, ko tu vēl novēlēt Latvijas florbolistiem jaunajiem? Trenēties. Tas pēc sevis spriedē. Nē, es domāju, ka tagad florbols attīstās arvien vairāk un tās trenēšanās iespējas ir vairāk. Bet no otras puses atkal ir šādas lietas un ir telefoni un to atrast to balansu starp vienu un otru. Es domāju, ka to būtu svarīgāk tā atrast visiem. Jo
Manā laikā, ja es sākumu trenēties, tie telefoni nebija tik krūti un nebija kur sēdēt. Tad tagad es domāju, ka daudz jaunieši ir vispār sportisti, ne tikai florbols, jebkurā sporta veidā. Atrast balansu starp tehnoloģijām un veselīgu dzīvesveidu. Jā, un es vēl beigās gribu pateikt lielu paldies LVBet vēlreiz par iespēju par šo podcastu tapšanu. Liels paldies jums, un noteikti klausieties mūs arī Spotify, sagaidiet mums Instagramā un pievienojieties mūsu Facebook lapai, ja jūs to vēl neesat izdarījuši, arī grupai tātad, kur varat visu uzzināt. Un tas, ko es tev vēl novēlēju, Alva, tātad noteikti tas ir playoffs ar FBK sāc. Tāpat tās arī noteikti kaut kur varbūt tikt vēl uz kādu citu klubu. Uzspēlēt veterānos, kā tu teici. Tas ir sapnis. Tas ir svarīgi, ja? Tas ir ļoti svarīgi, ja? Kā teikšu tev vēl lielu paldies, ka šodien pievienojies mums. Visu to labāko. Šis bija podcasts ar tā māju, kopā jums bija es, Ernests Vorskis, un tātad Alvis Dāla. Paldies, un tiekamies jau citās epizodēs. Visu labu!